nu Bauskas, kur tad Bauskā? Nu netak, ko tu vispār tur ej un dari? Un tad ir tāds, ziniet ko, kas notiek? Tas, ka mēs esam no mazpilsētas, vai tas, ka mēs vispār esam 20 gadīgi, vai 18 gadīgi, vai 15 gadīgi, tas, ka nevaram, vai tad mums ir jāsasniedz kaut kāds vecums, lai mēs kaut ko varētu sasniegt? Netak. Vienkārši dur taisni un viss būs kārtībā. Mēs mācam, ka ja tev būs deguns tur, tu neredzēsi, kas notiek tur. Un tas ir vispār ne tikai bērniem ļoti aktuāli, bet arī pieaugušiem, kad ir deguns citur, kur vajadzētu būt, un viņi ļoti daudz lietas nepamana, kas notiek uz zemes. Nav jau svarīgi, vai es esmu prezidents vai vienkārši iedzīvotājs. Nav jau atšķirība tajā statusā, bet tiešām tajā mūsu pašā, kā mēs sevi sajūtam ar to zemi, kas ir Latvija, tur Bauska vai mājas, nevaram būt vienaldzīgi. Man sāpina cilvēki, kas izskās slikti par savu zemi, jo, manuprāt, tad jau tu izskaties slikti par sevi. Nav jau jābūt slimīgi patriotiskam. Es jau tur arī neskrienu ar Latvijas karogu apkārt, bet man ir iemācīts, ka mums ir savu zemi, mēs viņu cienam, kopjam. Es pasaulē nekur nevaru atrast tik garšīgi paēst kā Latvijā. Tur nav kartupeļu, tur nav kotlete, tur nav pelēkais zirņi, kas man ļoti garšo ar speķi. Tur nav ķilo maizes, tur nav rupmaizes, tādas lietas, tur nav silts piens ar medu. Es nekur nejūtos tā, kā jūtos Latvijā. Man liekas, ka tie Latvijas cilvēki, viņi ir. Tur kaut kas ir. Visur ir forši cilvēki, bet mēs esam kaut kādi tādi īpašie foršie cilvēki. Man liekas, vispār ir, tā kā pret cilvēkiem jāiet ar mīlestību. Es pret visiem ir mīlestība. Man liekas, ka mīlestība vispār ir tas, kāpēc mēs šeit esam. Laikam, tās divas lietas par Latviju ir tās, ka tas ir mājas, tā ir skaista zeme, un tā ir iespēja zeme. Tā ir tiešām iespēja zeme.